Skotē, ko nozīmē tas lielais P burts? Raksti, Oskar, būs jāzina. Ciets ūdens. Ir tāds ūdens 9. Piemēram, vārdu ūdens es mūsu vietā mainītu uz formulu. Nevis ar vārdiem, ar formulu. Ir tāds H2O, kas satur samērā daudz. Kas satur? Kas satur samērā daudz šķīstošu un atkal ar simboliem. Kalcija, kā kalcija apzīmējam? Sa un magnija, magniju kā šķīstošu kalcija un magnija sāļus. Kalcija un magnija sāļus. Tātad ciets ūdens ir ūdens, kurā ir šie kalcija, magnija sāļi. Mg un Mg. Kalcija un magnija sāļus. Tagad iet runa par mīkstu ūdeni. Kurš varētu noformulēt man šo jautājumu? Kas ir mīksts ūdens? Labi, rakstu mīksts ūdens. Ir tāds ūdens. Mīksts H2O. Ir tāds ūdens, kas nesatur Sa un Mg sāļus, kas nesatur kalcija un magnija sāļus, vai šie sāļi ir mazā daudzumā, vai šie sāļi, kas nesatur kalcija un magnija sāļus, vai šie sāļi ir mazā daudzumā. Tas ir mīksts ūdens. Mīksts ūdens ir tāds ūdens, kas nesatur kalcija un magnija sāļus, vai tie ir ļoti mazā daudzumā. Tagad, piemēram, man šeit uz galda arī skolotāji Nauris kaut ko ēd. Destilēt ūdeni, kur parasti izmantojam mēs ikdienā. Ne jau dzeršanai. Ūdekļos, labi, kur vēl. Dzeršanai viņš nederēs, pazeres ilgāku laiku, veselībai būs ļoti lielas problēmas. Nē, taču pie teja. Kā ar automašīnu ar radiatoriem? Tosolai. Nu jau vasarā tosoli jau neviens tur īpaši arī tā. Tosols. Tur ir antifrīz. Ziemā antifrīz. Destilēt ūdeni. Neviens. Kāpēc? Tieši tā pierakstu destilēts ūdens. Tas arī jēdziens ir jāzina. Destilēts ūdens. Destilēts ūdens. Ir ūdens, kas nesatur izšķīdušas vielas. Bļai. Nesatur izšķīdušas vielas.